kamēr es sildos pie kamīna, paturpināšu tradīciju parunāt par sabiedrībā svarīgām lietām. Un viena no šādām lietām, par ko mums jautā, bet par ko man ļoti nepatīk runāt, ir aborti. Bet, kā reize šobrīd sabiedrībā arvien dziļāk nāk jautājums par to, kad abortu veikšanu, ja negluži vajadzētu aizliegt, tad viņu tā kā vajadzētu apgrūtināt. Un parādnieks un citi deputāti tā kā šobrīd virza tādas idejas, kā to, ka šīm sievietēm vajadzētu tā kā iziet tādas tā kā psihologu testus pirms tam, doties, var sakot, pie dažādām ārstu instancēm un tā kā atsijāt tās sievietes, kas tā kā neizturētu šo. Es domāju, mēs varētu iet vēl tālāk. Mēs varētu likt viņām noskriet pirmajām dienām 3 km krosiņu un pēc tam, tīri pirms operācijas, tāda kārtīga, tāda 10 km maratona. Un tās, kas izturētu, tad tām varētu ļaut uz operāciju galu pagulēt. Ja nopietni, es domāju, mēs vīrieši pārāk daudz lemjam par jautājumiem, kas, atzīsim, lielā mērā attiecās uz sievietēm. Jo, ja aborti būtu jātaisa vīriešiem, man ir nojauta, ka abortus varētu veikt katrā benzīntankā, jebkurā diennakts laikā. Līdz ar to varbūt arī būsim iejūtīgāk par šo jautājumu. Es personīgi uzskatu, ka sieviete ar bērnu, kamēr viņus vieno nabasaiti, ir kā viens veselums. Līdz ar to mēs nedrīkstētu sievietei pārāk atņemt viņas tiesības un mums varētu viņai palīdzēt, bet nekādā gadījumā kaut ko uzspiest. Tas nav pareizi, manuprāt. Un ja mēs vēlamies paaugstināt dzimstību, tad tas ir cits jautājums. Ja mēs vēlamies paaugstināt dzimstību, tas būtu jādara citos veidos. Visvienkāršākais veids būtu nodrošināt to, ka laulības neizjūst. Lai laulības neizjust un lai cilvēkiem būtu iespēja veidot ģimenes, ka būtu jāpaceļ viņu materiālais stāvoklis, ievieš progresīvā nodokļu sistēma, bet to deputāti diez vai gribētu darīt. Bet man ir ierosinājums, ko deputāti būtu gatavi atbalstīt, kas neietekmētu viņu maciņus. Es domāju, nav noslēpums, ka ļoti daudz laulības varbūt nav iespējams tikai tāpēc, ka ir daudz vīriešu, kas nav spējīgi vienkārši atrast sievu, tāpēc, ka viņi izstāsta vienkārši šausmīgi. Ir ierosinājums ieviest administratīvo sodu par vīriešiem, kas staigā ar zandelēm un garajām zeķēm vienlaikus, un tiem, kas valkā tādas tā kā zandeles, kuras sauc krokši, tas ir vienkārši šausmīgi, un ja par to, ja negluži derētu šaut, tad kādu 20 eiro administratīvo sodu ieviest būtu atbilstoši, un mēs varētu paaugstināt arī dzimstību līdz ar to.